Par trampolinu lēkšanas sportu Latvijā tiek maz runāts, bet velti. Arī mānīgs ir priekšstats, ka Latvijā šis sporta veids nepastāv. Par trampolinu lēkšanas eksistenci un attīstību Ogrē cīnās šī sporta veida entuziasts Modris Krūze. Palīgu nav, mēs ar saviem spēkiem daudzus gadus esam prasījuši, lai palīdzību, jā. Bet, tā palīdzība nav nākusi, tad mēs ar saviem spēkiem te visu izdarījām. Tā ir man, kā teikt, privātā zeme. Tad bijām spiesti visu šito te kompleksu uztaisīt uz privātās zemes, jo nav atbalstītāji galīgi. Ne mums, ne otrs klubs ir arī Siguldā, ja, kuru es arī esmu dibinājis. Viņa paspārnē paša veidotā treniņu laukumā aug neviens perspektīvs talants. Spēcīgas trampolinu lēkšanas sportistis nāk no Austrijas, Vācijas, Francijas, Amerikas, bet latvieši nebūtu neesot vājāki. To apliecina arī jaunās trampolinu lēcējas Šarlotes Šķēles sasniegumi. Starp vadošajām valstīm šogad Ogrēniete pirmā. Mans sasniegums ir piedalīšanās Vācijā jauniešu sacensībās trampolinu lēkšanā, kur dabūju pirmo vietu. Tas bija vasarā. Piemēram, slovēņi ļoti stipri, un es saņēmos vienkārši tajās sacensībās, un es viņus uzvarēju. Un galvenais ir par to būt pārliecinātam, ka tu viņus vari uzvarēt. Jā. Kaut ikdienā treniņi notiekot uz pusi zemāka trampolina nekā tas ir sacensībās, ambīcijas ir lielas gan trenerim, gan sportistiem. Šarlotē jau visur ir, kā teikt, pirmās vietas. Ja? Visi pārsteigti ar to, ka mums praktiski trampolini gandrīz vai nav, ja? Un viņi tāds visas lielvalsts svinē. Mērķi tādi, tālāk, ja šo 14. gadā neiznāks mums uz olimpiādi aizbraukt ar Šarloti, bet 18. gadā ceram, kad brauksim. Tā būs, cik es zinu, tā ir Koreja. Uz Koreju mēs gatavojamies. Vispār mans mērķis ir piedalīties olimpiādē. Tas ir mums pats lielākais. Protams, arī uzvarēt nākošu gadu vēl tajās jauniešu sacensībās. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.